šodien tiek sadalīts pirmais medaļu komplekts šajā sezonā florbolā. Bronzas spēlē tiksies Ķekavas Buldogi un Bauskas bērnu jaunatnes sporta skolas dalībnieki. Kā zināms, vakarien gan Ķekavas, gan Bauskas komandas aizdīja spēles LV florbola līgā. Visi 4, kas ir meties pa vārtu pārlini trāpa Martins Brazovskis. Pusi spēli spēlēja viena daļa no junioriem, otru pusi spēli spēlēja otra daļa no junioriem, lai vismaz kaut kādu atpūtu varētu tiem sniegt, bet te ir vārtu guvums. Bauskai jābūt priecīgiem, ka Ričards Butāns šodien var spēlēt, bet te ir zibenīga atbilde ar tikpat tālu metienu. Un vēl viens metiens no distances. Pašlaik vārtsargiem ir problēmas ar bumbiņu ķeršanu no tālas distances. Pērn Ķekavas Buldogi spēlēja finālā. Tur zaudēja Rubenai. Līdz ar to šoreiz būs kritiens turnīra tabulas noslēguma kopvērtējumā, bet medaļas komanda grib izcīnīt un no burtiski pār 10 centimetru attāluma trešos vārtus gūst Emīls Kašs. Ar Bausku mēģina aizskriet 3-2 mazākumā, tas kam neizdodās un dabū 3-1 uz saviem vārtiem. Zvejnieks Balodis, bomba vārtos 4-1. Ķekavas Buldogi realizē skaitlisko vairākumu un mūka prom rezultātā. Laba iespēja izspēlēt. Bosakovs pilnīgi brīvs, viņš arī saņem bombu un bomba ir vārtos 4-2. Apklusina nedaudz ķekaviešus. Viņi tomēr labāk gribētu, kad turnīrs tiek pabeigts kaut kad maijā, kad ir beigušās cīņas virslīgā pirmajā līgā. Un tādā aiziet šīs te playoff spēles, bet te beidzot Kaķis gūst vārtus un kādas emocijas. 3 iespējas palika neizmantotas, bet ar 4. piegājienu izdodās bumbu dabūt vārtos. Nolikumā nav atrunāts, cik tad komandām ir iespējas no šīs pirmās līgas, tām, kas nav fānklubi, tikties uz pārspēlēm, bet man Ķekavas Buldogi saka, ka šeit nav LV florbola līga, šeit ir U18 turnīrs. Melgās mazāk man met bumbu tālu uz priekšu, bet to ātri iegūst Akmentiņš metiens, Rāls Akmentiņš iemet. Diezgan nestandarta realizēts skaitliskais vairākums un 6-3. No ļoti tuvas distances Emīls Kašs guva trešos vārtus, pēc tam skaitlisko vairākumu. Ar ātru pārēju no aizsardzības uzbrukumā pārveita 4. vārtos Ķekava, bet tā visa vēsture, jo Rāls Akmentiņš guva pēdējos vārtus periodu izskaņā, realizējot skaitlisko vairākumu, un Rāls Akmentiņš gūst vārtus otrā perioda 11. sekundē. Šmīts. Uzmetiens un bumba vārtos. Atkal metiens no laukuma centra, un tas ir rezultīvs. Saķer galvas abi Bauskas treneri. Un uzreiz vēl viens vārtu guvums 8-4 Ričards Orste. Brazovskis ceļas kājās un nāk atpakaļ laukumā, bet jau spēlējot vienādos sastāvos Valters Vanaks. Met bumbu vārtos, izmantojot Nika Daniela Bosakovu piespēli. Laba pozīcija. Kaņeps izdod vēl vienu ekstra piespēli, un šoreiz gan Vārtsars glābi savu komandu. Kas par iespēju Bauskai gūt 6. vārtus, bet tā paliek neizmantota. Aizstieps izlausties starp diviem, arī Svilpa neatskan, un jau Brazovskis aizskrien pret uzbrukumā un 9-5. Pamatīgs kalambūrs ar šiem te numuriem ir Rihardam Jovaišam. Un te noraidījums Patrikam Zvejniekam un soda metiens. Soda metiens uz Ķekavas vārtiem. Labi noraidīt Bošnieki, piecelšies kājās. LV līgā Ādašu komandas treneris par piecelšanos kājās dabūja disciplināro sodu, bet te Vanaks gūsta vārtus 6-9. Bauska atkal tiek līdz -3. Tagad uznāk 3-2 pārējai Bauskai. Jovaišs. Metiens, Strasdiņš atcīt nesevišķi veiksmīgi, bet pēc tam pats spēja aizvirzīt bumbu garām vārtiem. Melgais lieliska Melgaļa piespēle un iespējams, ka ar šo metienu Patriks Zvejnieks arī liek punktu cīņai. Akmentiņš
3-2 pārējā. Akmentiņš Bosakovs iemet. Bosakovs iemet, Bauska atkal tiek līdz -3. Kašs skaisti apspēlē, viņš Afanasjevu piespēlē pilnīgi brīvu, nu tev līdz tukšiem vārtiem. Kāpēc mācību grāmatas izspēlē Ķekavas Buldogi. Nu, tūdaļ jau klāt pēdējās 2 minūtes Pēnēks uz vārtu priekšu, Butāns atvaira. Labi, ka nesaņem akal sitiem pa pirkstiem. Un ir vieni vārti ir atpakaļ. Ralfs Akmentiņš met bumbu vārtos un metas ceļos pie spēles uz soģa. 8-11. Vēl vieni vārti ir atgūti. Atkal esam pie -3. Mēs vārtiem un piespēl vārtu priekšā. Valdis Valters Vanāks gūsta vārtus 9-11. Pēdējās sekundes šajā spēlē var Ķekavas fani pamostās uz pēdējām 5 sekundēm. Bumba ir vārtos. Tagad tas ir arī viss. Šī cīņa ir noslēgusies. Ķekavas Buldogs ar 12-9 uzvar Bauskas komandu un pērnās sezonas sudraba medaļas nomaina pret bronzas cēlmetālu.